Jau kopš rudens uzņēmuma VTO Valmiera rīcībā ir speciāli aprīkota automašīna, kas dodas palīgā dažāda veida lieljaudas un lielizmēra transporta līdzekļiem, kuri nonākuši nelaimē. Automašīnai dots vārds Valmieras Velkonis, un tā spēja palīdzēt pat 20 tonnas smagiem transporta līdzekļiem. Visi avārijas negadījumi, izvilkšana no grāvjiem, apgāzušos transporta līdzekļu uzcelšana, izvilkšana un transporta līdzekļu transportēšana uz remonta darbnīcu. Uzņēmums VTO Valmiera šādu automašīnu iegādājies galvenokārt, lai palīdzētu saviem autobusiem, kas nonākuši nelaimē. Iepriekš, lai saplīsušu autobusu atgādātu uz remonta darbnīcām, nācās meklēt dažādus risinājumus. Tomēr nepieciešamības gadījumā Velkonis ir gatavs doties palīgā arī citiem transporta līdzekļiem. Mēs darbojamies ar vinču. Ja kāds ir grāvī, tad ar vinču mēs viņu dabūjam ārā uz ceļu, uz ratiem. Un tad jau tālāk mēs viņu transportējam. Visvairāk izsaukumu te vai katru dienu esot bijis šopavasar, kad aizvadījām pēdējos cīruļputeņus. Bija tas viltīgais pavasars sniedziņš, kad bija šīs kravas mašīnas bija nobraukuši no ceļiem, braucām vilkt ārā. Dažādi pakalpojumi. Pamatā šie te ir gan tehniskām problēmām sastopās mašīnas, gan arī avārijas sekas. Automašīnas vadītājs Vilnis Pāvils to mīļi dēvē par spēkonīti, jo jauda tam esot milzīga. Zināšanas, kā strādāt ar šo transporta līdzekli, Vilnis devies apgūt uz Vāciju, kur automašīna arī ir aprīkota. Protams, vajadzēja arī prakses, pamācījāmies te pa pagalmu, savus autobusus pavilkām un aiziet. Viss ir skaidrs. Velkonis no grāvjiem var izvilkt ne tikai citas lielās automašīnas, bet nepieciešamības gadījumā arī pats sevi. Transporta līdzeklis ir aprīkots ar dažādu izmēru striķiem, tauvām un ķēdēm. Tieši speciāli tādām te vajadzībām viņš ir taisīts, kad ar viņš pavelk ārā, pēc tam aiztransportē, kur vajag. Vai no cieto sakabu, vai mēs paņemam uz ragiem, mēs varam to nodemonstrēt, kā tas izskatās. Tagad nolaižām visu to spēka kāju saucamo lejā, tad mēs uzliekam viņiem virsū tādus ragus krēslus saucamos. Pabīdam apakšā zem priekšējiem ratiem, pieķējamies, paceļam augšā un viņi tā kā paņemam aizvelkam tur, ko vajag. Viens no nopietnākajiem pārbaudījumiem spēkonim esot bijis, kad marta nogalē uz Matīšu ceļa smagā automašīna iebrauca grāvī daļēji, aizšķērsājot ceļa braucamo daļu. Ar šo darbu Velkonis galā tika bez problēmām. Jāpiebilst, ka Valmieras Velkonis šobrīd ir vienīgais šādi aprīkots tehniskās palīdzības transporta līdzeklis Ziemeļvidzemē.